krūtu krustu nesam, kas palīdz mums, kad velns un grēks mūs māc, kā bailes esam. Tas Jēzus ir, kas krustā kārts, un viņa dārgais stiprais vārds. Kas tā kā griezīts zobens ir, un visur cauri spiežas. Kas dvēseli un garu šķir, kas soģis pretim griežas. No viņa topis sists un vārds, tas Dieva svētais stiprais vārds. Kas tā kā lēnā vēsmā nāk, kā visur spirtums rodas. Kas bēdas rūpes aizdzīmāk, sirds atkal mierā dodas. Kas ir tik mīlīgs, salds un gards, tas Kristus priekā pilnais vārds. Es pie šā vārda turēšos, kamēr virs zemes būšu. Tas spēku man un gaismu dos, līdz reiz pie mērķa kļūšu. Mans drošums tas, kas krustā kārts, un viņa dzīvais stiprais vārds. Es cildināšu tevi, mans Dievs, ķēniņ, un teikšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Katru dienu es teikšu tevi un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Žēlīgs un līdzcietīgs kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā. Labs kungs pret visiem, jūt līdzi katram, ko viņš radīs. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen. Dievs neatstums nevienu, kas nāk pie viņa. Dievs neatraidīs nevienu, kas tuvojas viņa vaigam ar lūgšanu. Lieksim sirdis un iesim Dieva priekšā ar pateicību un ar sirds izkratīšanu, lai atbrīvojamies no visa, kas aizķēries dvēselē. Lūgsim klusā, personīgā lūgšanā. Lai jūras trako, kungs ir pie jums, lai kalni lokās, viņš ir mūsu pusē. Lai cilvēki šaubās, mēs nešaubīsimies, bet gan ticēsim, ka Dievs uzklausa savu bērnu patiesās lūgšanas un sūdzības. Kā Dieva aicināta, viņa prieka vēsts pasludinātāja, es jūs iedrošinu, nebīstieties, jo viss ir piedots Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no Ecehiela grāmatas 2. nodaļas. Viņš man teica, cilvēka dēls, nostājies uz kājām, es runāšu ar tevi. Kad viņš ar mani runāja, mani ienāca gars un piecēla mani kājās. Es klausījos, un viņš runāja. Viņš man teica, cilvēka dēls, es tevi sūtu pie Izrēla, pie dumpīgās tautas, kas dumpojās pret mani. Viņi un viņu tēvi grēko pret mani līdz pat šai dienai. Šie ļaudis ir ietiepīgi un cietu sirdi. Es sūtu tevi pie viņiem, saki tiem, tā saka kungs Dievs.
Vienalga, vai tie klausa vai neklausa, tie ir dumpīga saime, tie uzzinās, ka starp tiem ir pravietis. Āmen. Otrais lasījums ir no Pāvila 2. vēstules korintiešiem, 12. nodaļas. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz 3. debesīm. Vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu. Dievs to zina. Tāpat es zinu par šo cilvēku. Vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu. Dievs to zina. Ka viņš tika aizdauts paradīzē un tur dzirdēja nezinājumus vārdus, kurus cilvēkam nav jauts izteikt. Ar šo cilvēku es gribu lielīties, ar sevi pašu negribu, ja nu vienīgi ar savu nespēku. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo es runāšu patiesību. Es tikai piesargos, lai šo dižo atklāsmju dēļ kāds par mani nespriež vairāk kā tikai to, ko redz vai no manis dzird. Tādēļ, lai es nepaaugstinātos, man ir dots dzelonis miesā. Sātana eņģelis, tas man sit, lai es pārlieku nepaaugstinos. Es 3 reizes esmu piesaucis kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas. Un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlastību, jo man spēks to pilnīgs nespēkā. Tādēļ es vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks mani varētu iemājot. Tādēļ labprāt esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Āmen, aleluja. Dieva miers, prieks un mīlestība, lai ir ar mums šai rītā. Ieklausāmies evaņģēlija vārdos no Marka 6. nodaļā, sākot ar 1. pantu. Un viņš no turienes aizgāja un devās uz savu tēvzemi, un mācekļi gāja viņam līdzi. Kad pienāca sabats, viņš sāka sinagogā mācīt, un daudzi viņu dzirdēdami brīnījās un runāja, no kurienes viņam tas? Kas tā par gudrību, kas viņam dota, un kā tādi brīnumi notiek caur viņa rokām? Vai viņš nav Namdaris, Marijas dēls, un Jēkaba, Jāzepa, Jūdas un Sīmaņa brālis? Vai viņa māsas nav šeit pie mums? Un tā viņi apgrēkojās viņa dēļ. Tad Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē, savos rados un savā namā. Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, vien rokas uzlicis dziedināja dažus slimos. Viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. Viņš, mācīdams, pārstaigāja apkārtnes ciemus. Tad viņš aicināja 12 mācekļus un sūtīdams viņus pa 2, deva tiem varu pār nešķīstiem gariem. Un viņš tiem piekodināja neko neņemt līdz ceļā kā vien spieķi, nedz maizi, nedz somu, nedz vara naudu jostā, bet apauta apavus un nevilkt 2 svārkus mugurā. Un viņš tiem sacīja,
Kur jūs ieiesiet kādā namā, tur arī palieciet, līdz jūs no turienes aiziet. Bet ja kādā vietā jūs neuzņems un neuzklausīs, tad aiziedami no turienes nokratiet putekļus no savām kājām viņiem par liecību. Un tie aizgāja un sludināja, lai ļaudis atgriežas no grēkiem. Un tie izdzina daudz dēmonu, svaidīja daudz slimo ar eļļu un tos dziedināja. Āmen. Kungs uzrunā mūs ar savu vārdu. Un lai mūsu ausis ir atvērtas tavai vēstī, tāpat kā mūsu sirdis un prāts. Tavs vārds ir lielākā svētība, ko šajā rītā uzņemt. Āmen. Viņš bija vienkārši zēns no Nācaretes. Un tā nebija tā izcilākā vieta, no kurienes nākt. Cilvēki to zināja. Viņi zināja, ko teikuši cilvēki no svarīgākām un izcilākām vietām. Vai no Galilejas var nākt kas labs? Un Nācarete pat nebija labākā vieta Galilejā, no kurienes kādam slavenam cilvēkam rast savu izcelšanos. Tā bija kāda maza, niecīga, necila pilsētiņa, tikai viena no 200 tādām, jeb arī līdzīgām pilsētiņām visā apkārtnē, ar varbūt tikai 500 zemnieku iedzīvotājiem. Nu, pavisam necila vietiņa, vai ne? Labi. Viņi visi zināja, kas viņš tāds bija, jo viņš tur bija uzaudzis. Kaut gan viņi nekad nebija dzirdējuši teicienu, lai uzaudzinātu bērnu vajadzīgs vesels ciemats, bet ja viņi būtu dzirdējuši, ļaudis noteikti būtu piekrietoši mājuši ar galvām. Viņa māte Marija joprojām dzīvoja turpat viņu vidū, tāpat kā daudzi viņa radinieki. Tur bija daudz vecāku sieviešu, kas arī bija pielikuši savu roku viņa audzināšanā. Viņš joprojām droši vien varētu pastāstīt mums, kuras no tām bija ciema labākās pavāras. Un viņu vīri atcerējās, kā viņš agros zēnu gados iesāka mācīties galdniecību pie sava tēva. Tagad gan Jāzeps jau bija miris, bet Nācaretē laikam nebija nevienas mājas, kurā neatrast kaut ko Jāzepa un Jēzus rokām taisītu. Un jaunākie vīrieši, kas tagad jau paši bija tēvi, uzauga kopā ar viņu. Viņi kopā spēlēja paslēpes, ķeršanas, būvēja štābus un visādas citas puiku lietas. Viņi droši vien arī kopīgi mācījās Toru no galvas. Pavisam iespējams. Viņi kopā ieauga vīriešu kārtā. Meitenes, tagad jaunās sievas, nedrīkstēja gan spēlēties kopā ar zēniem, bet gan jau viņas arī bija pagūšas viņu pamanīt. Viņas ievēroja visus zēnus un prātoja pie sevis, kurš no viņiem varētu būt viņu nākamais vīrs. Protams, to izvēlējās vecāki, bet fantāzijas jau tāpēc nebija liektas. Viņa vienaudži, tie jaunie puiši un dāmas, tagad jau bija izveidojuši paši savas ģimenes. Tikai Jēzus bija devies pa citu ceļu savā dzīvē. Vecākās sievas droši vien juta mazliet līdzi Marijai, neizskatījās, ka Jēzus jebkad varētu viņu apveltīt ar mazbērniem. Pie tam bija dzirdēts, ka viņš klaiņojot apkārt ar kādu dīvainu sekotāju bandu iedami no vienas vietas uz citu. Viņa izvēle likās tāda visai nenopietna. To taču par darbu nevar nosaukt. Cilvēki mēļoja, ka viņš esot dziedinājis kādus tur slimus cilvēkus. Kāds pat vēl bija padzirdējis, ka viņš esot tas gaidītais Mesija, kas jau sen pasludināts. Bet šie ciema ļaudis zināja vislabāk. Galu galā Jēzus taču bija tikai vienkārši zēns no Nācaretes. Būtu labāk palicis mājās un darījis normālu darbu, apgādājot nabaga māti, kas palikusi bez ienākumiem, nevis blandījies apkārt pa pasauli bez stabiliem ienākumiem. Tāpēc tad, kad viņš piecēlās kājās, lai uzrunātu klātesošos sinagogā sabata dienā, cilvēki nebija īpaši pārsteigti. Viņš bija ieradies pilsētā, lai apciemotu savu māti, un tas bija tikai dabīgi, ka viņš piecēlās, lai skaidrotu svētos rakstus cilvēkiem. Ik viens jauneklis, sākot ar 13 gadu vecumu, tika aicināts to darīt. Tad parasti sievietes un bērni klausījās un mācījās. Bet, kad viņi padzirdēja, kā viņš runā, tad viņi bija pārsteigti. Viņi nesagaidīja dzirdēt viņu runājumu ar tādu autoritāti. Patiesībā klausītāji bija pat šokēti. No kurienes tas nāca? Tāda gudrība nevarētu nākt no zēna, kuru viņi pazina. No zēna, kurš bija uzaudzis viņu visu acu priekšā un kura ģimene viņi visi tik labi zināja.
Tas vienkārši nebija iespējams. Nu, ne jau tādam zēnam kā šis no Nācaretes. Vai varbūt tomēr bija iespējams? Tajā dienā sinagogā Nācaretes ļaudīm bija lieliski iespēja. Viņi varēja atvērt savas sirdis un prātus. Viņi varēja noticēt, ka gluži tā kā eņģelis teica Marijai pirms gadiem šai pašā pilsētā, Dievam nekas nav neiespējams. Viņi taču varēja pieņemt Dieva roku darbu Nācaretē šī cilvēka personā, Jēzus būtībā, vai arī viņi varēja aizvērt savas sirdis un prātus. Viņi varēja pieķerties sen pazīstamiem aizspriedumiem par to, ka no Galilejas jau nu nekas labs nevar nākt, un vēl jau vairāk no tādas mazas, nesvarīgas pilsētiņas kā Nācarete. Nu, kas tur īpašs? Viņi varēja uzsūkt visu ierasto negatīvismu, kā parasti cilvēki to arī dara, un ļaut, lai viņu bailes sagrauž viņu ticību. Un tas jau bija tas, ko daudz arī darīja. Marks raksta, un tā viņi apgrēkojās viņa dēļ. Ko gan viņš par sevi iedomājās, kas viņš tāds ir, šis zaļknābis no Nācaretes? Un viņa aizslēdz savas sirdis, un viņa aizslēdz savus prātus. Tie viņu noliedza. Un ir teikts, kā dzirdējām, viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, vien rokas uzlicis dziedināja dažus slimos. Tātad, acīm redzot, ne katrs bija aizslēdzis savu sirdi un prātu. Varbūt tie slimie cilvēki vienkārši bija pārāk izmisuši. Un beigās Marks vēl piebilst, viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. Tas varētu būt viens no skumjākajiem teikumiem visā evaņģēlijā. Viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. Variet iedomāties, kā Jēzus jutās. Tie taču bija viņa ļaudis, viņa līdzcilvēki, viņa padomdevēji, viņa jaunības dienu draugi. Viņš bija rotaļājies kopā ar viņu bērniem, ēdis pie viņu galda, dalījies dievkalpojumu sadraudzībā kopā ar viņiem. Un patiesībā viņam jau nevajadzēja, lai viņi krīt ceļos viņa priekšā. Viņš vienkārši zināja, ka viņam ir tik daudz, ar ko dalīties, tik daudz, ko saviem ļaudīm pastāstīt. Bet izskatījās, ka viņiem neko no tā nevajag. Izskatījās, ka viņi neko no tā nepieņem, jo viņš taču ir vienkāršs zēns no Nācaretes. Pie tam mēs jau zinām slaveno teicienu, ka pravietis savā tēva zemē nav cieņā. Mīļie, mēs jau nemaz tik ļoti neatšķiramies no tiem cilvēkiem. Tajā Jēzus dzimtajā pilsētā arī mums tāpat kā viņiem ir izvēles. Nu jā, labi, mēs ticam Jēzum, tur viss kārtībā. Tāpat mēs zinām, ka tas zēns no Nācaretes tiešām spēja būt tas, ko viņš par sevi teica. Bet tas ir tikai tāpēc, ka mēs zinām stāsta pārējo daļu, atšķirībā no viņa iezemiešiem. Atšķirībā no viņiem mēs esam redzējuši tos krustus ar gravējumu Jēzus no Nācaretes jūdu ķēniņš. Viņi nebija. Bet nu pie citiem laikiem. Tāpat kā tie cilvēki, kuri pulcējās sinagogā Nācaretē pirms apmēram 2000 gadiem, tāpat arī mēs esam aicināti atvērt sirdis un prātus. Jēzus aicina mūs ticēt, ka ar Dievu nekas nav neiespējams, ne mūsu dzīvēs, ne mūsu pilsētās, ne mūsu draudzēs, lai vai kādi apstākļi šķērsotu mūsu dzīvi. Ir gaužām viegli iekrist negatīvisma slazdos, tāpat kā tas notika ar Nācaretes ļaudīm. Ir gaužām viegli teikt, te tas nevarētu notikt. Mēs esam pārāk maza draudze, mūs ir pārāk maz, mēs esam pārāk veci vai nepārtikuši vai kas zina, kas vēl. Tas varētu notikt kaut kur citur, bet ne šeit. Un ja mēs ļaujam sev iekrist šajos slazdos, tad Dieva vārds par mums teiktu, kā jau dzirdējām. Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu. Ne jau tāpēc, ka Dievam trūktu spēku un ietekmes, bet gan tāpēc, ka mūsu pašu bailes kavē mums ticēt šim Dieva spēkam un to pieņemt. Cik skumīgi būtu, ja par mums teiktu, viņš bija izbrīnīts par viņu neticību.
bet mums ir izvēle. Kas notiktu, ja mēs atvērtu savas sirdis un savus prātus, lai izdzītu tās negatīvās domas, lai paraudzītos uz to, ko mēs varam darīt, tā vietā, lai kladzinātu ierastos nevaram. Kas notiktu, ja mēs lūgtu, lai Dievs ienāk visā, kas mēs esam un kur mēs esam? Mūsu būtībā, mūsu ticībā, mūsu lēmumos, pieņēmumos, apņēmībā un arī cerībās. Kā būtu, ja mēs lūgtu, lai Dievs ienāk mūsu prātā un atbrīvo to no cilvēciskās raizēšanās par visu, pār ko mums tāpat nav nekādas kontroles? Un kā būtu, ja mēs lūgtu, lai Dievs palīdz mūsu neticībai? Ko mēs varam zaudēt tā rīkodamies? Varbūt tad mūsu ticība atvērtu jaunas iespējas Dieva spēkam darboties. Āmen. Apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Lūgsim Dievu. Kungs, mūsu Dievs, cik skaistu rītu Tu mums dāvā, lai mēs teiktu Tavu slavu un godinātu Tevi par Tavu lielo mīlestību. Ir tik brīnišķīgi būt Tavā klātbūtnē un zināt, ka Tu vienmēr gaidi. Te nu ir mūsu dziesmas un lūgšanas Tavā priekšā, mūsu sirdīs. Arī mēs savās dzīvēs kādreiz jautājam, vai no Nācaretes var nākt kas labs, un šaubāmies, vai no tāda maza miesta var iznākt kas liels un spēcīgs, vai no tik provinciālas vietas var izaut kas karalisks un dievišķs, gan burtiskā, gan mūsu ikdienas kontekstā. Tieši tad Tu parādies mums un neatkārtojami skaisti izrunā savu dievišķo vārdu. Tevi satikušu, māci mums Tevi mīlēt no rīta līdz vakaram un naktī dusēt Tavā mīlestībā. Māci mums mīlēt katru Tavu radību, jo tajā taču esi Tu. Šodien mēs aizlūdzam par visiem, kas karu, katastrofu, slimību, bēdu, sāpju vai nespēka dēļ cieš. Mēs lūdzam par tiem, kas ir tālos ceļos, lai viņiem svētīgs ceļavējš.
Mēs lūdzam par ticīgo draudzēm Amerikā, Latvijā un visā pasaulē. Dievs, Tu esi itin visā, kas mūs sagaida nākotnē un darbos, kas veicam, kā arī skaistajā vasarā, ko katrs baudām savādāk. Palīdzi mums saprast un cienīt vienam otru un māci mums kalpot savstarpēji ar tām daudzajām un dažādajām dāvanām, kas mūsos ir, arī ar tām, kuras varbūt bieži vien sevī neapzināmies. Dod mums gudras sirdis, lai spējam un gribam rūpēties par visiem, kas ir trausli un bezcerīgi šajā pasaulē. To lūdzam Jēzus vārdā, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs, lai Tevi svētī un pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz Tevi un lai dod Tev savu mieru. Āmen. Gan droši dzīvē izejām, bet ejot daudz kārt krītām. Ceļš grūts līdz pašām vakaram un tukšs līdz pašām rītām. Kur glābējs tāds, kas var mūs vest, kur spāns, kas var mūs augšu nest. Tad dziļā lejā mītām. Apglābais pieņemīgais laiks, apžēlastības dienā. Kad lejīs atspīd Dieva laiks, tās laiks vēl